Par jauniču izvotu. Vecajos laikūs kaids jauničs brauca svotūs. Jis bija liels āduojs. Jis bija jau apbraucis kaidu 20 jaunivi, a nivīna pi juo naguojuse. Par tū, ka daudz ād. Jauničs, radzādams, ka nivīna nagribūti pi juo īt, sarunojis ar svotu. Svots jau teicis, ka vēl aizbrauksim, kur neviens svotūs. Un ka myusus dasādinos pi golda, tad tu verīs. Kod es tev dasadošu pi kojas, tad tu celīs un ai pa celi no golda nūst. Lai par myusim nazasmēj, ka daudz ādam. Tā jī sarunojuši, i aizbraukuši uz kaidu jaunivi svotūs. Tivļen dasādinojuši jūs pi golda. A zam golda bija kačs. Kačs leizdams dasadivre pi jauniča kojas. Jauničs dūmojis, ka svots jam liek īst no golda. Jauničs tivļei cielīs un atgojis no golda nūst. Svots radzādams, ka jauničs atgojis no golda nūst, arī cielīs un atgojis no golda. Jim visim gribējās āst, jo napaspiejuši pi golda pāst. Bet otru reizi jim īt pi golda bija kauns. Pīgoja laiks jim īt gulātu. Jauničs ar svotu atsagulīs vienā gultā, bet jaunive otrā gultā atsaguluse. Naktī jauničs pīzacēļa, pīgoja pi maizes baļvas, kurā stoviejusi mēkļa. Jauničs sotis mēkļi āst. Paiec, jauničs pīgrobis rūkas mēklis, daņas i nūzīts jaunivi. Jaunive prozamūduse, aizgojusi pi okys mozgotīs. Tam jauničs pīgojas pi skrūzis, kur bija ols, un gribēja nūmozgot rūkas. Bet kā jis sabožis rūkas skrūzā, tā nevarējis vairāk izvilkt. Tā jis izavieris, ka pi okys jaunive mozgojās. Jis dūmoja, ka tur asūte drābu vēlējumo valātuve. Jauničs otri izgoja pi okys, i ar skrūzi licis jaunivei pa muguru tai, ka jauničam skrūze saburusia smolkus gabaleņus abas sučās. Jaunive sokusia klīgt. Jauničs otri izskries, pīcēļa svotu un obi divi aizbraukuši. Tai jauničs dabojis izvilkt rūkas no skrūzes.